Var papilnēt. Pīsiņš, cīsiņš visiem. Mēs šobrīd atrodamies kādas skolas stadionā, un es vēlējos izcelt vārdu stadions, jo vēlējos pastāstīt, ko man nozīmē vienīgā īstā stadiona grupa Latvijā. Grupa Prāta Vētra. Kas ir piedzīvots, kas ir baudīts, kas ir redzēts, galvenokārt, kas ir dzirdēts. Manuprāt, pati esence ir šī svētku sajūta. Man ir vairākas atmiņas, bet viena no viņām ir super spilgta. Man šķiet, tas ir 90. gadu beigas. Katrā mājsaimniecībā ir albums Starp divām saulēm. Un šķiet, nav neviens svētku, kur kāds neuzliktu vai nenospēlētu visu albumu uz rīņķi. Un es atceros, man ir apmēram 6 gadi. Skan šis albums, es neatceros, kuru precīzi dziesma, bet tā bija pirmā reize, kad es uzlūdzu kādu meiteni uz deju. Meitene bija daudz vecāka par mani, bet atmiņas vēl joprojām ir super karstas. Vētra, 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 vētra. Tas noteikti vēl ir stils. Starp citu, mans tēvs bija džekiem sporta skolotājs. Un pāris reizes, kad es biju maziņš, puikas brauc pie mums uz ģimenes pirti. Un es atceros, ka Jānim un Mārim kājās bija tie padomju laika slēpju zābaki ar to mēlīti. Vienkārši bez slēpēm. Un tas man likās tik absurds un tik stilīgi. Nu, džeki vēl joprojām ir super stilīgi. Starp citu, pēc stila vienmēr nāk darbiņš. Prāta Vētra un darbiņš. Starp citu, mēs šogad ar Kasparu Rogu strādājam pie pirmās dienas tūras koncertu vizualizācijām. Kopā nofilmējam šķiet 11 klipiņus. Pats. Dārgie draugi, dodamies uz koncertiem, baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms. Bum, šaka, laka, tiekamies pavisam drīz.